Bet tagad ķersimies klāt mūsu noslēdzošajai diskusijai, turpinot jau daudzas no iepriekš pieminētajām tēmām un jautājumiem par to, kā tad rietumu demokrātija var cīnīties ar korupciju pasaulē. Protams, lielā mērā balstīsimies Latvijas pieredzē un šajās mācības stundās, ko jau pat arī Olivers un Keins pieminēja, un es domāju, ka mēs vienkārši varēsim turpināt šo sarunu. Tādēļ es aicinu šeit vietas labākās ieņemt un vēl paņemt mikrofonu pa ceļām Matīsu Kļaviņu, kas ir Finanšu izlūkošanas dienesta strateģiskās analīzes nodaļas vadītāja vietnieks. Paņem Matīsu mikrofonu no turienes. Laimu Letiņu, Finanšu nozares asociācijas padomniece un Inesu Vojku. Jā, Laima, lūdzu. Inesu Vojku, kas ir gan Sabiedrības par atklātību Dēlna pirmā vadītāja, gan arī šobrīd starptautiski eksperti labas pārvaldības jomā, un tiešām tad dalīsimies ar katras institūcijas organizācijas pieredzi un arī šo te starptautisko organizāciju pieredzi. Mēs esam vienojušies, es ceru, ka tas tā sanāks, ka mēs uzdosim viens otram jautājumus, ne tikai es šeit moderēšu un uzdošu savus tādus ziņkārīgos jautājumus par to, ko tad mēs varam darīt, lai mazinātu korupciju pasaulē un lai tas neapdraudētu mūsu ne nacionālo, ne globālo drošību. Taču šīs diskusijas pieteikumā mēs esam minējuši un rakstījuši, ka tieši, protams, kopš Krievijas pilna mēroga militārā iebrukuma Ukrainā ir šīs neskaitāmas diskusijas gan par Latvijas, gan rietumu finanšu sistēmas cīņu ar oligarhiem, naudas atmazgāšanu, korupciju un kā tad ierobežot šos te visus ļaunprātīgās darbības darošos cilvēkus, lai mazinātu korupcijas, lai mazinātu draudus globālajai un, protams, arī Latvijas nacionālajai drošībai. Un tāpēc sākumā man jautājums katram no jums ir par to, ka, tiešām jau 652 dienas kopš kara sākuma Ukrainā mēs esam runājuši par to, ko tad kas ir šie mūsu jaunie izaicinājumi. Un patiesībā 24. februārī pirms pusotra gada Dēlnas un Transparency International pirmais jautājums dažādām iestādēm un arī Latvijā, bet ne tikai arī citur Eiropā bija par to, kā tad valstu valdības var operatīvi un ātri iestāties un stāties pretī šīm piemēram, šiem oligarhiem, un tai skaitā arī ievērot sankcijas, lai tiešām pēc iespējas mazinātu pieeju naudas līdzekļiem un līdz ar to šī kara finansēšanai. Kāds ir jūsu vērtējums un redzējums? Kas tad ir mainījies šo 652 dienu laikā? Es ceru, ka tie nebūs vēl daudzi gadi. Un ko mēs varam teikt, ko mēs esam izdarījuši Latvijā, lai mierinātu un lepotos pie reizes? Es zinu, ka pirms pusotra gada viens no pirmajiem iestādēm, kurām mēs zvanījām un prasījām, kāds ir Latvijas plāns, ir Finanšu izlūkošanas dienests, ko Matīs Kļaviņš var izstāstīt. Šis ir bijis darba pilns laiks. Šķiet mums visiem, sākot no privātā sektora un ķēdītē uz priekšu, kur nākamais ir Finanšu izlūkošanas dienests, un tad ir tiesība aizsardzības iestādes cīņā pret sankciju apiešanu, cīņā pret sankciju pārkāpšanu. Un mēs esam redzējuši milzīgu šī darba pieaugumu, gan tajā informācijā, ko mēs saņemam no privātā sektora, kuri ļoti rūpīgi pieiet šiem jautājumiem, un galvenokārt, protams, tas ir finanšu sektors, kas mums ziņo par šiem jautājumiem. Bet tas darba pieaugums, viņš ir ne tikai Finanšu izlūkošanas dienestā, bet viņš ir arī tiesība aizsardzības iestādēs. Ir īpaši tur, kur tā situācija ģeogrāfiskā mums ir tāda, ka mēs esam ļoti tuvu šiem notikumiem. Un līdzīgi kā, es nezinu, arābu pavasaris un bēgļu krīzes, kas tam sekoja, kur Eiropai tās valstis, kas pirmās to vilni saņēma, bija Itālija un Malta, un tas Eiropas gals. Tad šajā krīzē attiecībā uz preču plūsmu no šīm valstīm un attiecībā uz sektorāliem sankcijām tā atkal ir Latvija, kas zināmā mērā uzņemas ļoti lielu šo darba apjomu šajā kontrolē. Bet tā labā ziņa ir, ka
Mēs esam daudz attīstījušies šajā virzienā pēdējos gados. Neviena joma, manuprāt, šajā valstī nav bijusi ar tādu uzmanību un apņemšanos visos ķēdes posmos. Mēs esam visi piedalījušies ļoti daudz semināros, apmācībās, ir izstrādātas dažādas vadlīnijas un labās prakses piemēri un metodiskie materiāli. Mēs esam ļoti daudz strādājuši pie šiem jautājumiem, un tas mūs ir darījis daudz gatavākus. Bet pusotras gads pēdējais ir bijis izaicinoši un bagāts. Tu saki, ka mēs iestādes ir daudz mācījušās, daudz darījušas. Vai tam ir rezultāti, vai mēs varam teikt, ka jā, mēs esam ieguvuši šīs mācības stundas un tiešām ieviesuši praksē un daram? Nu, un tad kā jau skolā visiem semestris beigas atzīmes izliek, kā tu novērtāt 10 balvu skalā? Nu, tad šīs mācību gads pusotras ir bijis ar kādu atzīmi? Mācības īstenībā sākās jau 18. gadā. Tagad mēs liekam lietā tās prasmes, ko mēs esam ieguvuši. Nākamais līmenis, jā, un tāds lielais eksāmens, ja tā var teikt. Un kāda rezultāta tajā eksāmenā? Nu, tā kā vajadzēja vēl mazliet pamācīties un patrenēties, vai tomēr tajā Latvijas situācijā mēs redzam, ka jā, esam bijuši labus rezultātus izdarījuši un labus mājasdarbus darījuši un izdarījuši visu, ko vien varējām. Es šaubos, ka tam varēja būt gatavs kāds. Nē, nu skaidrs. Nu, labi. Apjomam, kas nāca pretī, bet mēs kopumā, es domāju, ka mēs varam lepoties ar tām pūlēm, kas tur ir pieliktas un ar tiem rezultātiem, ko mēs esam sasnieguši. Mēs esam darījuši lieliski. Laima, tad tava atbild uz jautājumu. Tur redzat, izslēdzies jau. 652 dienas ir pagājušas. Kas tad ir noticis? Ko mēs esam izdarījuši? Jūsu nozars. Jā, labdien visiem. Man laikam gribētos iet vēl tālākā pagātnē kā 18. gads, un es iet līdz pat 2014. Jo, ja runājam tieši par Krievijas agresiju, pretiesisko iebrukumu Krimā, tad pēc būtības tas tomēr ir pirmais atskaites punkts, kad mēs varam runāt par tiešām lielām būtiskām sankcijām finanšu sektoru pusē attiecībā uz naudas plūsmu ierobežošanu. Protams, tas apjoms, kas ir šobrīd novērojams, ir ievērojami plašāks, ņemot vērā, ka acīm redzot nepietiekama varbūt rīcība tajos gados arī ļāva attīstīties līdz tam, kas notika pēcāk. Šajā gadījumā es nekritizēju tieši Latviju vai kādu citu, bet jau pieminētās plūsmas un nespēju reaģēt plašā mērogā uz to, ko norādīja Bulokungs iepriekš savā runā. Tas, ko paveic Latvijas finanšu sektors, savā ziņā mēs varam teikt, ka brīdis, kad tu saņem nesekmīgu atzīmi, ir tas brīdis, kad tu sāc ļoti labi uzlabot savus sekmes, jo tu jebkurā gadījumā gribi mācīties un tu gribi būt daļa no prestiža, tā teikt, sektoru mācību spēkiem un būt daļa no tiem, tāpēc savā ziņā Latvijas stāsts ar Moneyvalu negatīvo novērtējumu noteikti palīdzēja mums paveikt virkni uzdevumu, kur iespējams, ja mēs nebūtu saņēmuši tik kritisku novērtējumu, būtu bijis daudz grūtāk paveikt. Jo nenoliedzami politisko gribu un politisko vēlmi rīkoties tiešā veidā ietekmē reputācija un skats no malas uz tevi, kā tu turpmāk izskatīsies, ja tu paveiksi vai nepaveiksi to, ko no tevis sagaida. Nenoliedzami nacionālā līmenī finanšu sektoru paveiktais ir ticis gan slavēts, gan kritizēts. Bet viennozīmīgi var apstiprināt, ka tās mācības stundas, kuras mēs izgājām 18. gadā, palīdzēja 652 dienas atpakaļ būt ārkārtīgi gataviem reaģēt uz tām sankcijām un sankciju apjomu, kas finanšu sektoram tika nolikts priekšā. Un tas nozīmē ne tikai sankciju ieviešanu, bet gan viena no būtiskākajām lietām, par ko satraucās gan starptautiskā sabiedrība, gan arī citi finanšu sektoru spēlētāji. Tas bija ļoti lielā līdzekļu plūsma, kas no austrumiem caur tai skaitā Latviju, noteikti nevaram teikt tikai Latviju, bet tai skaitā caur Latviju, plūda tālāk, lai Krievijas oligarhi varētu nostiprināt savus īpašumus, lai nodrošinātu to, ka gadījumā situācijā, kurā tātad kaut kāda veida iekšēji nemieri sāktos Krievijā, viņiem būtu piekļūtiem naudas līdzekļiem, kas tiek izvest ārā no Krievijas, lai būtu iespēja paslēpt arī Krievijā notiekošos ārkārtīgi milzīgā apmēra korupcijas gaitā iegūtos līdzekļus, paslēpt tos no piekļuvas pašiem arī Krievijas amatpersonām. Tādēļ
Jā, 652 dienas atpakaļ gatavība bija gan ņemot vērā to risku daudzumu, kas bija šeit uz vietas, jo tie tika ievērojami samazināti, bez jebkādas vēlmes pie tiem atgriezties, un arī kontrolas sistēmas, ziņošanas sistēmas sadarbība, kā nacionālā tā starptautiskā līmenī, ļāva nodrošināt to, ka mēs spējām ārkārtīgi lielā ātrumā iesaldēt nepieciešamos līdzekļus, reaģēt arī tā skaitā finanšu sektorā uz tirdzniecības sankcijām, kas varbūt nav tipisks finanšu sektora bizness, ja tā var teikt, bet spējām arī konsultēt savus klientus un palīdzēt skaidrot, kā tad pareizāk rīkoties arī tirdzniecības uzņēmumiem. Protams, ik viena pārbauda, ik viens tests un uzdevums ir īpaši, ja tu iepriekš neesi bijis sagatavots, rada satraukumu un tajā brīdī tu gribi saprast, kas tev īsti ir jādara un kā, bet gribas ticēt, ka arī 652 dienām visi ir spējuši pilnveidot savas iespējas, lai veiksmīgi eksāmenus arī kārtot un turpināt kārtot, kamēr, teiksim tā, augstskola būs pabeigta vai izdosies sasniegt sankciju galveno mērķi, tātad pārtraukt agresiju un nodrošināt mieru un taisnīgumu. Ja. Paldies, jo gan jūsu komentāri, gan, protams, arī cita informācija ir iezīmējusi, ka Latvija ir bijusi tas salīdzinoši globālāk vai Rietuma Eiropā skatoties tāds diezgan labs piemērs, no kura citām valstīm vajadzētu arī mācīties šo sankciju piemērošanā. Ines, kā izskatās tādā plašākā arēnā šī cīņa ar sankcijām un oligarhu naudu, un tieši tajā kontekstā, ko mēs arī pat dzirdējām par kolēģiem par to Latvijas pieredzi? Tāds vispārīgāks komentārs no tavas puses kāds? Paldies, labdien! Latvijai ir daudz tādu atsevišķu labu piemēru, ar ko pasaulē dalīties un ar ko Latvija pasaulē dalās, un kur tas droši vien ir mazliet citādāk nekā cienījamais viesis Olivers teica, ka Latvija ir pietiekami liela, lai būtu daļa no problēmas, bet nav tik liela, lai būtu daļa no risinājuma. Viena pati Latvija nevar būt daļa no risinājuma, bet Latvijas labie piemēri var būt daļa no risinājuma kopā ar lielākām un spēcīgām institūcijām. Un kā piemēru te var minēt Latvijas uzņēmuma reģistrā izveidoto patiesā labumguvēja reģistru, kurš ir tiešām pārskatāms un pēc būtības. Droši vien lielā mērā pateicoties bijušajai uzņēmuma reģistra vadītāja Gunai Paiderei un to pieeju, ko viņa izdarīja, jo šo pieeju, kad tas par to sāka runāt un valstis sāka deklarēt, starp citu, Lielbritānija bija viena no pirmajām un Ukraina bija tā, kas nākamā parakstīja un viss gāja uz urā. Jautājums, kurš cik tālu ir ticis, bet Latvija to ņēma un izdarīja tā, ka šobrīd šo Latvijas pieredzi Eiropas Savienība lūdz nodot visām dažādām problemātiskām valstīm no Panamas līdz Omānai. Un viena pati Latvija, kā ieteica mūsu viesis, aizbraukt uz Dubaju. Droši vien, ka Latvija brauks uz Dubaju, mēs viņiem nemācīsim dzīvot, ja vien viņi mums nepalūgs to izdarīt. Bet Eiropas Savienība, no kuras daudzas valsts ir atkarīgas, tā skaitā finansiāli, nauda, vienmēr ir tas labākais dzinulis, iespējams, kā klausīsies un iespējams, kā kaut ko izdarīs. Tā kā šis ir viena tāda lieta, kura gan iezīmē to, ko mēs varam, gan arī mehānismu, kā tas, ja mēs kaut ko šeit izdaram, kā mēs varam ietekmēt pozitīvi to, kas notiek pasaulē, lai mēs nejūtamies kā piliens ūdenī. Papildinot par uzņēmumu reģistru un patiesā labumguvēju reģistru atvērto, tad tiešām pirms gada pēc Eiropas tiesas sprieduma par to, ka par šiem personas datu aizsardzību un tā tālāk ļoti daudzas valstis tā histēriski, vismaz mēs Transparency International lokā redzējām, aizvēr šo savus reģistrus un Latvija, un šķiet, neatceros, kura vēl valsts, palika divas tādas, kurām šeit reģistri vēl joprojām ir atvērti un pieejami, un tas, protams, no Transparency International viedokļa, un Dēlns, tas ir tiešām lielisks piemērs un labais piemērs. Atvērtie dati mums patiesībā ļoti daudz ir pieejami Latvijā, salīdzinoši daudzām citām mūsu Eiropas Savienības valstīm, kolēģiem tur.
Tur mēs arī uzrādām šos labos rezultātus. Labi, Ines jau pat iezīmēja šo man nākamo jautājumu arī jums, Laima un Matīs, par to, kas tad ir tie konkrētie piemēri, kurus mēs varam teikt, ka jā, tie ir tie, no kuriem citām valstīm būtu jāmācās, un mēs gribētu, lai viņi mācītos, jo mēs uzskatām taču, ka tas ir tas labais standarts, vai ne? Nereti arī šādi vajadzētu paskatīties to jautājumu. Matīs, tu esi gatavs komentēt? Par labajiem piemēriem, tas pirmais īstenībā, kas nāk prātā attiecībā uz finanšu noziegumiem, ir savstarpējā sadarbība. Un, ja finanšu noziegumu novēršanā un apkarošanā kopumā, gan attiecībā uz korupciju, gan uz citiem finanšu noziegumiem, bieži tā problēma ir, ka tev ir 1000 gabaliņu puzli tavā stūrītī, no kuras tev ir 15 gabaliņu, un tu nevari pateikt, vai tas būs kaķis vai zaķis tajā puzlē. Un tikai nākot kopā un daloties ar šo informāciju un daloties arī ar to pieredzi, to puzli ir iespējams kopā salikt un to stāstu saprast. Un šajā ziņā Latvijai ir, man liekas, ļoti labs mehānisms, ar ko mēs varam lepoties šī publiskās partnerības platforma, kas ir izveidota finanšu izlūkošanas dienestā, un arī attiecībā uz korupciju. Viņi tiek izmantota ļoti plaši, gan proaktīvi no tiesība aizsardzības iestāžu puses, gan arī likuma subjektiem nākot un strādājot kopā jau ar finanšu izlūkošanas dienestu, kur tas ir nepieciešams ar korupcijas iestādēm operatīvās lietās, gan arī strateģiskā līmenī mēs esam kopīgi strādājuši, lai uzlabotu šo korupcijas novēršanas sistēmu. Mums bija tāds projekts pirms apmēram 2 gadiem, kur mēs kopā gan 4 Latvijas lielākās kredītiestādes, gan finanšu izlūkošanas dienests, gan prokuratūras atbildīgā nodaļa, gan arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, kur mēs nācām kopā un stāstījām par par to specifiku mūsu pusē un kāda ir mūsu procesi un kā mēs šīs lietas ķeram un pamanām un analizējam un kopā izstrādājām arī materiālu, kas ir publicēts Finanšu izlūkošanas dienas mājaslapā. Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā ir ļoti daudz vērtīgi materiāli publicēti. Iesaku tiešām kādā tumšā ziemas vakarā palasīt pirms miega. Tad nevar zināt, vai miegs paliks sliktāks vai ātrāk aizmigs no sarežģītiem tekstiem, bet reizēm var sabaidīties. Finanšu nozares asociācija, kas ir tas jūsu sakāmais, ne tikai tavs, Laima, par to, kas tad ir tie Latvijas piemēri, ko jūs gribētu, lai citi dara arī? Ja es noteikti ieteiktu finanšu izlūkošanas dienesta materiālus lasīt chronoloģiskā secībā, tad var miegs palikt labāks, jo redz, kā ir mainījušās tās lietas. Bet par paveikto un par veiksmes stāstiem noteikti jāpiemina ir politiskās sadarbības līmenis, kāds bija brīdī, kad ievies sistēmas pārmaiņas. Jau pieminētais spiediens, protams, kalpoja par labu tam, bet izmaiņas tādā līmenī, kādā tās tika veiktas, nebūtu bijušas iespējams, ja visi nestrādātu horizontāli ar vienu mērķi, kas bieži vien iespējams ikdienas lietās strādājot pie kaut kā tāda, kam netiek pievērsta tik liela uzmanība, ir daudz un ievērojami sarežģītāk. Jo tad tiek gaidīts, ka tā ir mana kompetence, tā ir man ar to ir jāstrādā, man atkal ar to, un kopīgo mērķi sasniegt izdodas cerams varbūt pēc pāris gadiem, bet ne tik ātri un veiksmīgi, kā tas sanāca sākot no 2018. Gada, kad finanšu sistēmas kapitāls remonts tika uzsākts. Un es viņu šodien lietošu pozitīvu nozīmi šos vārdus. Jā, tātad kopīgais mērķis un visiem skaidrs uzdevums kopā pie tā arī strādāt bez nodalījuma par to, kuram ir kāda atbildība, bet gan vienam otru atbalstot un balstot tajās kopīgajās funkcijās. Jau Matīs noteikti pieminētā gan publiskā privātā sadarbība, gan privātā sadarbība, kur Latvijā ir pietiekami precīzs regulējums, kas atļauj gan mums daudz aktīvāk un precīzāk dot informāciju tiesību aizsardzības institūcijām, kas nozīmē ne tikai formālo dalīšanos, bet gan arī iespēju bankām aktīvi līdzdarboties jau reāli operatīvajās lietās, nākot un klāt dodot informāciju no savas puses, kas var palīdzēt tiesību aizsardzības institūcijām. Jāpiemin gan uzreiz arī ar atsaucu uz Lielbritāniju, ka mēs esam aizguvuši šo sistēmu no Gimlet modeļa Lielbritānijā, un tas noteikti ir kalpojis par pamatu arī labajam veiksmes stāstam.
Jau pieminētais patiesā labuma guvēja reģistrs pilnīgi noteikti ir bijis arī izšķirošs sankciju piemērošanas kontekstā, jo Latvija spēja tūlītē identificēt sankcionētajām personām piedarošos uzņēmumus. Absolūtajā vairumā valstu tas vienkārši nav iespējams. Vai nu tu bankā zini, ka viņš piedara vai nezini, tas ir atkarīgs tīri no bankas spējas reaģēt, bet Latvijā bija spēja to aptvert plašākā mērogā, katrā publiskajā reģistrā identificējot šos riskantos punktus. Un ko es pieminētu papildināt vēl kontekstā varbūt ar to brīdi, kad strādājām pie patiesā labuma guvēja reģistra izveides, kritisks moments bija tieši publiskās pieejamības nodrošināšana. Kāpēc? Tāpēc, ka mācoties daļai no varbūt Lielbritānijas reģistra pieredzes, pat ja pie viņiem netika veiktas pārbaudes, ārkārtīgi liels ieguvums bija tas, ka reģistrs ir publiski pieejams. Jo tas nozīmē, ka pat tad, ja tur ir Staļins kā patiesais labuma guvējs vai Mikipeli iereģistrēts, tu vismaz redzi, ka tas tā ir. Un tu skaidri apzinies, ka ar šo uzņēmumu tu strādāt nevēlies, un tu viņu redzēt pie sevis sistēmā vai kā sadarbības partneri negribēs. Tā kā dažreiz tā atklātība iedod pat... Jā, tā ir bijis. Es domāju, Lielbritānijas kolēģi varēs apstiprināt, tā tiešām ir bijis. Jā, rezultātā arī spēja viss sektors noreaģēt. Noslēgumā noteikti, kam ir jāpievērš uzmanība, nav jau finanšu noziegumu apkarošana saistīta tikai ar finanšu noziegumu normām. Virkne šo aspektu, kas aiz tā viss stāv, ir vienkārši parasta biznesa loģika, un tas ir tas, par ko mēs esam runājuši jau no sankciju spēkā stāšanās. Sankcijas tādā mērogā, tādā apjomā, kādas ir pieņemtas pret Krieviju, Baltkrieviju, netiek pieņemtas tikai kā lai to pasaka, politiskas motivācijas dēļ. Ir skaidrs saprotams, ka politiskā situācija Krievijā, Baltkrievijā arī ir ļoti biznesam nedraudzīga, un līdz ar to, protams, ka arī jau atbilstoši vakardien arī ārlietu ministra minētajam ir rūpīgi jāvērtē, ko un vai vispār sadarbībā ar Krievijas uzņēmumiem turpināt. Neapstrīdot, protams, nepieciešamību par humanitāriem mērķiem, par pārtiks produktiem, tam līdzīgi. Jebkurā gadījumā citu biznesu turpināšana ir riskanti arī no biznesa perspektīvas viedokļa, ņemot vērā apdraudējums kopumā. Ņemot vērā apdraudējumus kopumā, Ines, Latvijas piemēru un varbūt, ko tad citām valstīm mēs gribētu, lai citas valsts mācītos un varbūt tiešām ņemot vērā to starptautisko darbību pēdējos laikā un ne tikai uz kurām valstīm teikt, ka vajadzētu šo aizvest šos labos piemērus. Lai kaut kas izdotos, vajag arī, lai tā valsts to gribētu ņemt pretī. Un te, es domāju, mūsu pirmais mērķis ir starptautiskās organizācijas, kuras tad var kopēji noteikt daudz plašāku spēles noteikumus, jo mana pieredze šo pēdējo 25 gadu laikā strādājot no Dāvnas un ar starptautisko vidi un tām lietām, kas starptautiski ir izdevušās, tomēr tā loģika rāda, ka katra valsts, izņemot, Amerika ir vienmēr tāds cēlmlauzis, trendsetters ļoti daudzās jomās, jo arī, bet Amerikai tas izdodas arī tāpēc, ka viņu, tas, ko viņi var izdot likumus, kas ietekmēs cilvēkus visā pasaulē. Tāpēc, ka uzņēmumi grib kotēties Ņujorkas biržā un cilvēki grib turēt Amerikas dolārus, uzņēmumi grib viņus pārskaitīt un tā tālāk. Tāpēc Amerikas likumi strādā, bet visādi citādi nākamais solis ir starptautiskās organizācijas. Un tas nekad nav gājis viegli. Arī OECD konvencija par tik šobrīd saprotamu lietu, ka korupcijas akts, kas ir noticis citā valstī, ka šo pilsoni var sodīt, Zviedru sodīt par to, ka viņš dod kukulī Latvijā un tā tālāk. Pirms 25 gadiem par to bija jācīnās. Par to, ka Zviedru uzņēmumi un Vācu uzņēmumi un citi OECD dalību valstu uzņēmumi var ierakstīt kukuļus savās grāmatvedības atskaitēs. Tur, protams, smalkākos vārdos, tur payment fees un tā tālāk, un nemaksāt nodokļus par to Zviedrijā, iegrāmatojot to. Par to arī bija jācīnās, un to panāca OECD konvencija. Un tad var skatīties, kas ir tādas OECD konvencijas, ko es uzskatu par vienu no efektīvākajām pamatā, kāpēc tas tā izdevās, kas to izdarīja, kur pieņēma lēmumu un kāpēc tam ir bijis jācīnās, lai to ieviestu. Tā ir skaitā tādās valstīs kā Lielbritānija, Francija un visur citur. Tā kā tas ir tāds darbs,
kurā šie labie piemēri ir jāpārvērš par principiem. Un tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi, šodien mēs runājam par šo te naudas nelegālajām plūsmām, un tur ir svarīgi saskaldīt to ziloni tajās daļās, ko mēs šeit jau daļēji un iepriekšēji runātāji esam darījuši par starptautisko sadarbību, par izmeklēšanu, par atklātu uzņēmēju darbību un šādā veidā arī skatīties gan vietējā līmenī, gan prasīt to starptautiskā līmenī tālāk, lai tas tiktu ieviests. Progress ir liels bijis, jo valstis negribīgi, bet mainās. Ines teica, ka ir jārunā par nākotni, bet man liekas, ir labi, lai optimismu mums var viest tas, ka mēs ieraugam, kā tas ir bijis. Pirms 25 gadiem, tā ir sakritība, arī OSCE konvencija bija pirms, gandrīz 25 gadi tūlīt būs, kad Latvijā šeit bija lielais korupcijas skandāls un tika nozagti veiklā veidā no valsts, no mums visiem 3 miljoni, tad pa vidu tam sēdēja Lihtenšteinas advokāts Langenauers. Viņš praktizēja, tas bija reģistrēts Lihtenšteinā, un tad, kad prokuratūra ar lielām mokām, es atvainos tur gāja grūti, jau viņi netika nekam līdzi, bet pieprasījums tika beigās nosūtīts uz šo te Šveices tiesa, jo Langenauers bija Šveices advokāts, lēma, ka viņa advokāta tiesības paturēt noslēpumā viņa biznesa darbību ir svarīgākas nekā kaut kādas Latvijas tur izmeklēšana. Viņiem vienkārši izvērtēja šos divus un neko neiedeva. Pēc tam nāca Lemberga lietas, citas lietas un, protams, daudzas lielas starptautiskās lietas, kur Šveicei bija jāmaina sava pieeja, tai skaitā tiesu lietām. Un tagad jau mēs esam kopējā sistēmā ar izmeklētājiem, kuri jau var zvanīt, stāstīt, noķert to naudu. Jo skaidrs, ka tiesības sargiem vienmēr būs grūti, jo krāpnieki vienmēr ir veiklāki un jāskatās, kā mēs varam iet tālāk līdzi. Un kā mēs nemācējām noķert ne santīmu prokuratūrā no tās atmazgātās naudas, un Knāps gaidīja brīdi, kad nauda aizies uz Igauniju, jo tā vismaz var paķert noķert. Vienkārši tā situācija, kāda bija, ir kā diena pret nakti, un tāpēc, man liekas, tas ir svarīgi, ka mēs arī cilvēki, kas interesējamies par korupciju, interesējamies par šo, es to kaut kādā mērā saucu par pretkorupciju 3.0, jo tas ir beigu galā tur, lai mēs varētu to novērst, mums ir jāapcēr tās iespējas šo naudu pārvietot, un tad, ja nopelnot viņu, var sakot, tā ir daļa no tā, kā apturēt korupciju, un tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka mums ir šie labie piemēri. Labi. Ja kādam ir klātesošiem, ir kāds jautājums vai tiešsaistē, tad to var izmantot iespēju uzdot. Vismaz viens ir pacēlis rokas, iedošu mikrofonu. Tas būs tāds kā jautājums, varbūt dažiem vienkārši arī atgādinot, tomēr Inese Vojkai nav visi tituli pierakstīti, viņa tomēr ir līdzpriekšsēdētāja partijā Kustība par šobrīd, ja es pareizi paskatījos mājaslapā un ir aktuāli. Un joprojām ir tāda arī apvienība PLI, laikam saucas, kurā ir arī partija Latvijas attīstībai. Un šī paneļa tēma saucās, tātad, ja precīzi bija par un temats, kas ir arī rakstīts, tātad rietumu demokrātijas cīņa ar korupciju pasaulē, un ir minēts, ka kopš Krievijas pilna mēroga militārā iebrukuma Ukrainā ir bijušas neskaitāmas diskusijas par Latvijas un rietumu finanšu sistēmu cīņu ar oligarhiem, naudas atmazgāšanu un korupciju, un ir arī par sankcijām, protams, arī bija daudz diskusiju, un mums ir tāds Latvijas pilsonis Piotrs Avens, jeb Pēteris Avens, kurš pilsonību ieguva visai neskaidros apstākļos, kā to arī atzina KNAB, bet nekonstatē korupciju, kurā bija lietā iesaistīts aktīvi Latvijas attīstībai un līdz ar to arī kādu brīdi attīstībai par prominents politiķis Edgars Jaunups. Tāpēc mums vispār ir šī problēma, ka mums ir šāds pilsonis, kuram ir sankcijas. Tad jautājums vienkārši, ko varbūt var pakomentēt arī Finanšu izlūkošanas dienests, jo šī tēma ir jau ilgst gandrīz 2 gadus ar sarunām par to, kā Avena kungs var Latvijā joprojām dzīvot Klauģu muižā, apsaimniekot īpašumus, kādā veidā viņam izdodas panākt visādas intervijas, kurās žurnālists pēc sākumā uzraksta, ka jautājumus mēs saskaņojām, un viņš ir tik atvērts sarunām, lai gan man 2 gadu laikā neizdevās sarunāt interviju ar Piotru Avenu, lai kā mēs censtos. Tagad būs filma, kurā
šodien laikam pirmizrāde, kurā Pjotrs Savens ir jau pieteikts kā no Krievijas aizbraukušais Latvijas pilsonis. Mums, respektīvi, kādreiz mums tur Edgars Jaunums ar draugiem varbūt radīja šo nākotnes problēmu, bet mums šobrīd šī problēma ir. Kā mēs varam tām runāt par to, ka mēs varam kaut kādus piemērus sniegt citām valstīm un kaut kādus labos, ja mums ir sankcionēts Latvijā, Eiropas Savienībā, ASV, sankcionēts Krievijas miljardieris, kurš ir aizbraucis pat arī no, kā mēs te dzirdējām, briesmīgās London Cities, kur viņam vairs nebija īsti laba dzīve, bet Latvijā viņš, kā mūsu pilsonis dzīvo, un nav īsti skaidrs, kā viņš, par kādiem līdzekļiem un kā mums notiek ar šo te sankciju ierobežošanu. Tas tāds, protams, man tā kā žurnālistam, kas ir pētījis, kādu laiku es tagad neesmu, bet man vienmēr šis ir licies interesants jautājums, kas ir tās sankcijas un kā viņas traucē cilvēkam, kurš ir zem tām dzīvot vai netraucē. Varbūt viņam tas tiešām nav nekāds apgrūtinājums. Šis noteikti ir viens ļoti konkrēts piemērs, vai ne, kas palīdzēs varbūt izskaidrot mums kopumā šo te situāciju. Kā tad ir? Mēs varbūt varam paķēdīt. Es varu iesākt un Laima var turpināt. Finanšu sankcijas tātad vērstas ar mērķi, lai netiktu nodoti līdzekļi Krievijas kara finansēšanai Ukrainā. Sankcijas, finanšu sankcijas, kas vērstas pret konkrēto personu, tātad iesaldēt viņa īpašumus, lai viņš nevarētu viņus pārdot kādai citai personai un šos līdzekļus nodot Krievijas kara finansēšanai Ukrainā. Un tas nenozīmē, ka tai mājai ir uzlikta kaut kāda milzīga slēdzene un ar kaut kādu valsts dienesta ģērbonu virsū, bet tas nozīmē, ka šo māju nevar iegādāties pārreģistrēt zemes grāmatā un kredītiestādes nevar pieņemt maksājumu par šīs mājas pārdošanu un ieskaitīt Pjotra Avena kontā. Ko kredītiestādes var darīt Pjotra Avena kontā? Es labprāt atturētos no konkrēta gadījuma komentēšanas, līdzīgi kā to parasti dara Tiesība aizsardzības institūcijas, arī pārstāv asociācija, līdz ar to par konkrētiem gadījumiem negribu, nevaru runāt, bet par sankciju kopējo ietekmi, sankcijas pašas pēc sevis, pēc būtības jau neliek cilvēkam dzīvot. Eksistēt kā tā un veikt arī noteikti veidi maksājumus. Ar atrunu maksājumus kā tādus ir atļauts veikt tikai un vienīgi tad, ja tam ir dota kompetentās institūcijas atļauja. Atbilstoši Eiropas Savienības regulām šādas atļaujas fiziskajām personām vienmēr tiek dotas attiecībā uz pirmās nepieciešamības vajadzībām, kas ir pārtika, medicīna, bērniem izglītība un tam līdzīgi. Proti ir virkni dažādi maksājumi, kur ir atļauti. Varu apliecināt, ka Latvijas finanšu sektors sankcijas ievēro ļoti stingri un strikti, un jebkuru veidu izņēmumam tiek prasīti pat dubult pārapstiprinājumi, lai būtu skaidrs, ka viss tiek izdarīts precīzi, kā tas ir. Gadījumā, ja ir jebkāda veida aizdoms par to, ka līdzekļi ir pieejami plašāk nekā tas ir atļauts šo atļauju ietveros, tas pilnīgi noteikti ir Tiesība aizsardzības institūcija darbs, vērtējot, vai notiek sankciju apiešana vai pārkāpšana. Līdz ar to tīri no tāda finanšu plūsmu viedokļa līdzekļu piekļuva var notikt, bet ļoti ierobežotos gadījumos. Tas, ko man gribētos varbūt pieminēt, distancējoties arī no konkrēta gadījuma, bet vispārīgi runājot, mums ir jābūt kritiskākiem attiecībā pret reputāciju. Kā tādu arī ikdienā brīdī, kad esam runājuši par sadarbību ar Krieviju, turpināt sadarbību, pat ja ir kaut kāda veida iespējas, to veikt ir ļoti kritiski jāvērtē, vai šajā gadījumā mēs ar to veicinam priekšstatu par to, ka pārkāpumi, korupcija, oligarhu atbalstīšana, kur nodrošina kara iespējamību turpināties, ir darbība, kur mēs tiešām vēlamies veikt, jo virknē gadījumu jau tas stāsts ir līdzīgi raugoties uz pieminēto gadījumu par medību teritoriju ar lāci, kur tātad tiek nodrošināts personas nodrošina, ka šo lāci var nošaut ierobežotā teritorijā, piešķir ieročus, atzinības raksts un tam līdzīgi notiek savu veidu glorifikācija, kas arī rada priekšstatu un sabiedrības varbūt perception par to, ka tas ir labi. Un tajā brīdī, kad mums mainīsies attieksme pret šādiem gadījumiem un mēs spēsim korupciju nosodīt pēc savas būtības un redzot nepareizas darbības un neatbilstošas rīcības, mēs nevis to apsveiksim, bet gan pret to izturēsimies kritiski, kā sabiedrība, tajā brīdī arī droši vien šādi gadījumi būs iespējami arvien mazāk un mazāk. Jo arī brīdī, kad mēs saņemam sodu par braukšanu bez biļetes, mūs jau daudz vairāk satrauc tas, ko pārējie braucēji padomās, nevis tas, ka mums uzliks to 11 eiro sodu.
Šī atbilde šķiet arī iezīmēja tādu nākamās līmeņa sarunu, bet arī atbildes, kas vairākas reizes izskanēja šeit par sabiedrības izglītošanu, īpaši jauniešu izglītošanas, par šo izpratnes par godprātīgu rīcību veicināšanu. Ne tikai to, ka mums ir jāievēro likumi, bet arī tomēr tad ir labi standarti vispār, un tā skaitā šis reputācijas jautājums. Bet tuvojoties mūsu diskusijas un arī konferences noslēgumam, tomēr izmantošu vienā no diskusijām izmantoto jautājumu par to Ziemassvētku vecīti. Ir šis Ziemassvētku laiks, kad mēs tomēr kad bērni raksta Ziemassvētku kartītes, es esmu tā novērojusi praksē, un visādas vēlēšanās izsaka, tad skatoties gan šodienas diskusijā, gan arī, protams, jūsu tēmās, ko jūs ikdienā strādājat, tad, lai atbildētu uz to jautājumu, kā tad mēs tiešām varam ne tikai Latvijā, bet kopumā šajā rietumu pasaulē, tā var teikt, aktīvāk iestāties pret korupciju un mazināt šo oligarhu ietekmi no toksiskajām valstīm, kā kāds teica, tad ko mēs gribētu tam Ziemassvētku vecītim pasūtīt, ko jūs gribētu uzrakstīt viņam kartītē vai vēstulītē un nosūtīt uz Rovaņiem? Tā kā es teicu par starptautiskām institūcijām, tas būs no vienas puses, un otras puses tā darbs, lai kaut ko panāktu, ļoti bieži ir gan no augšas, gan no apakšas ar tādiem izsakojot kādu konkrētu gadījumu vai nelaižoties vaļā no kāda konkrēta gadījuma. Tieši sankcijās, teiksim, Bila Baudera darbs ar Magnitskā aktu vispirms Amerikā, tad padarot viņu starptautiski un tā tālāk ir labs pierādījums tam, ka tiešām neviena detaļa nav nesvarīga. Un Ziemassvētku kartīti ar to vēlējumu es aizvestu uz Eiropas Savienību, uz to vietu, kas strādā pie sankcijām un viņu īstenošanas, jo arī, kad sākās Krievijas karš, un mēs te bijām gatavi lielā mērā daudzos sektoros, varbūt ne ar laivām un kuģiem, bet tas arī ātri salīdzinoši mēs sapratām, kas un kā notiek, tad bija ļoti grūti vispār šo menedžēt. Tas ir ļoti darbietilpīgi, lai saņemtu tā skaitā datus, kas ir slikti apstrādāti, un arī Eiropas līmenī tas tā lēmumu pieņemšana, caurspīdība un arī sankciju piemērošana. Mēs redzam, ka tas, ko Eiropa dara, kura jau pakete pret Krieviju iet 12. vai jau būs vēl liela? Cik? Būs 12. Būs 12. un nav tam tā efekta, kādu mēs gribētu. Tā kā tur tāds liels maiss būs jānes ar ļoti dažādām lietām, bet es tad uz Eiropas Savienību. Tur ir arī mūsu spēks. No Ines Smuts, Eiropas Savienības ausī. Varu tikai pievienoties par Eiropas Savienības pusē izdarāmo darbu, jo īpaši attiecībā uz sankciju pārkāpšanas kriminalizēšanu tas būtu noteikti, ko arī finanšu sektors varētu vēlēties Ziemassvētku maisiņā, jo pretējā gadījumā mēs nodarbojamies ar tādu jurisdikciju tirdzniecību, kur ir izdevīgāk atrasties un darīt lietas. Bet paturpinot varbūt mans jau iepriekš iesākto reputācijas tēmu un ņemot arī vērā, cik ļoti korupcija ir saistīta ar virkni citiem sektoriem, tomēr laikam tas, ko visvairāk gribētos, ir ekonomiskās labklājības pieaugums, jo ir ļoti grūti stāstīt cilvēkam par to, ka nav labi pieņemt dāvans un nav labi pieņemt kukuļus, un tev ir jānosod savus kaimiņus situācijā, kurā varbūt labklājība cilvēkam nav pietiekama, lai viņš vispār saprastu, par ko viņam teikts. Tāpēc tas varbūt būtu tāda lielā vēlme nokal par politiskām līnijām, tad noteikti paveiktais finanšu sektorā un finanšu sektora politikās ir jāsalāgo laika gaitā, tam ir arī jāsasaucas ar citām politikas nostādnēm. Redzam, ka tas pakāpeniski arī notiek un varam tikai vēlēties tā turpināšanu. Runa ir tieši par, piemēram, investīciju piesaists valstīm, no kurienes mēs sagaidām investīciju piesaist Latvijā, kam būtu jābūt orientētam tiešām uz valstīm, kas nesadarbojas ar Krieviju, nav Krievijas atbalstītāji un pilnīgi noteikti nav Krievija vai Baltkrievija, kur mēs meklējam jaunos tirgus un tam līdzīgi, tiem arī būtu jābūt kā minimums labi informētiem ceļiem, kur mēs droši varam paļauties, ka kopējā sistēma strādās soli solī un mums nebūs jāsaskars ar savstarpējām pretrunām starp ekspektācijām. Un finanšu izlūkošanas dienests?
Es varbūt piezemējoties uz to Latvijas situāciju nedaudz vairāk, jo skaidrs, ka mēs, tas reģionālais finanšu centrs, kas mēs bijām 13., 14., vēl 17. gadā savā ziņā, tas mēs neesam šodien. Un tas, kas ir par ko mēs domājam šobrīd visvairāk attiecībā uz korupciju, protams, ir vietējās korupcijas ģenerēto līdzekļu legalizēšana. Un tas, kas tur šobrīd droši vien mums ir visaktuālāk, ir tas, ka mēs tas priekšstats par to, kāds ir tas apjoms kopējais, cik liela ir tā korupcija, ir viens, un viņš ir diezgan ievērojams. Un savukārt tas, ko mēs redzam tajā operatīvajā informācijā, kas ir tiesība aizsardzības iestāžu pusē, ko mēs saņemam no privātā sektora ziņojumos, finanšu izlūkošanas dienas, ko Knaps saņem savos ziņojumos, tas ir pavisam cits apjoms, un tas nav liels apjoms. Un tas vēlējums un tā cerība uz nākotni ir vēlme kaut mēs būtu spējīgi, aizvien proaktīvāk, nevis reaktīvi tikai reaģēt uz to informāciju, ko mēs saņemam, bet proaktīvi iet un būt gana gudri un arī sadarbspējīgi savā starpā, lai paaugstinātu to redzamību un to caurspīdīgumu attiecībā uz šo vietējo korupciju. Un, jā, protams, arī starptautiskā sadarbība, kas ir vēl lielāks izaicinājums, jā. Paldies. Vēl mums ir dažas minūtes, un tādēļ viens jautājums, kas dalībniekiem piesakoties šai konferencē, mēs arī devām iespēju uzdot jautājumus. Un vairākiem tiem reģistrētiem dalībniekiem bija tāds jautājums par to, ka kā tad mazas valstis un šīs te korupcijas riski, vai mēs neesam, piemēram, Latvija, vai mēs neesam daudz vairāk pakļauti patiesībā šiem te korupcijas riskiem vai korupcijas apdraudējumam no pārējās pasaules, vai mums tas savukārt iedod mazāk iespēju stāties pretī korupcijai, kas kļūst arvien starptautiskāka, un mēs redzam tos globālos draudus. Kā jūs vērtējat tādās īsās atbildēs šo Latvijas situāciju konteksta, Latvijas kā mazas valsts situāciju un tās mūsu iespējas stāvēt pretī korupcijai, kas kļūst arvien starptautiskāku? Es no finanšu sektora puses atbildēšu ar ļoti garlaicīgu vienkārši iekšējās kontrolas sistēmas un atbilstības perspektīvas viedokli. Stāsts nav par to, cik tu esi liels, stāsts ir par to, kā tu atrod savus riskus un kādas metodas tu pielieto proporcionāli, lai šiem riskiem tiktu galā. Līdz ar to tur lielumam nav absolūti nekādas nozīmes. Un tone from the top, kas izskanēja jau uzņēmēju diskusijā, tam ir jābūt skaidram mērķim ar to cīnīties. Labi. Man liekas, ka mums kā tādiem relatīvi mazākiem, tās sekas potenciāli ir daudz bīstamākas, jo noziedzīgi iegūtas naudas aprit ekonomikā. Viena no tām negatīvajām sekām ir arī ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, ietekme uz politikas kvalitāti un tam līdzīgi. Un, tā kā mēs esam mazi, tā ietekme ātri vien var būt sāpīga. Jā. Man ir divas lietas, un viņas tikko galvā saskrējās. un izgāja. Jā, arī jautājums, manuprāt, es piekrītu, nav par izmēru. Paskatieties uz Luksemburgu, mazgā visu, ko vien var izmazgāt, un neviens viņu par korumpētu neuzskata. Un knapi dažādos indeksos tas iziet ārā, nerunājot arī par Londonu kā pasaules korumpētāko galvaspilsētu, kur arī, vai nevis korumpētāko, bet tādu to perēkli, kā arī mēs dzirdējām no lekcijas. Un Latvijas jautājums ir par to, mums reputācija ir bijusi slikta, un viņa jau velkās arī tad, ja daudz kas ir mainīts, un to droši vien jūs arī savā darbā izjūtat, ja? Ka viss jau ir pa 180 grādiem mainījies, reputācija paliek. Kas ir tas, kas ir svarīgi un kur mēs varam uzlabot to reputāciju un kas ir jādara? Un paldies, Ivo, par mana vēl viena amata, par kuru pieminēšanu kā politiskās partijas līdzpriekšsēdētājai. Politiķi, politiskā griba, politiskā reputācija. Pēc mēneša iznāks kārtējais korupcijas uztvers indeks.
kurā Latvija stagnē jau daudzus gadus, un 7 jau, ja? Tur ir iespēja ieskatīties dziļāk tajā indeksā, tur ir vairāk rādītāju, un tas, kas mūs tur atpakaļ, vai kur mēs esam daudz zemāki, un būtu mums daudz labākas visas novērtējums institūcijām, likumiem un tādām lietām, ir politiskie riski un politiskā riska korupcija. Un šis rādītājs nav mainījies. Mums ir bijušas valdības, kuras bija oligarhu brīvas kādu laiku, bet tie vērtētāji to nemainīja. Jo viens jau ir, ka tev nav, valdībā nekas nenotiek, bet risks jau paliek. Un tas risks, kas tai skaitā nāk no šīs skaistās vietas, kur mēs šodien esam varējuši sapulcēties no Viesnīcas Rīdzene un oligarhu sarunām, un to brutālo veidu, kā Latvijā ir notikusi politika, lēmumu pieņemšana un kā tas ir ietekmējis visus lēmumus, kurus jūs esat tagad dabūjuši savās jomās pārveidot. Tas ir kaut kas tāds, ko šī brīža politiķiem ir jāņem vērā, un tas ir tāds ilgstošs darbs, ko ar vienu reizi un vienu teikumu neizdarīs, bet es ļoti gribētu, ka mūsu politiķi pret korupciju iestājas atklātos vārdos un sūta tādu signālu. Un arī pēc tam, protams, kaut kam ir jānotiek. Labi, paldies. Mēs 4 stundas esam runājuši par to, kā mazināt korupciju, kā novērst korupcijas draudus nacionālajai un globālajai drošībai. Visticamāk, mēs pēc gada atkal tiksimies un turpināsim šo sarunu, bet tiešām Ines jau pieminēja, kārtējais Transparency International korupcijas uztveres indeksu rezultātu publiskojums notiks 30. janvārī. Ieliekam kalendāros, kad visā pasaulē par 180 valstīm apmēram parasti Transparency International, tai skaitā Dānu Latvijā, izziņo rezultātus. Tad skatīsimies, kas tad tur parādīsies, vai mēs varēsim mazliet jau cerīgāk, vai tomēr pesimistiski skatīties uz saviem nākotnes darbiem un izaicinājumiem. Bet tikmēr liels paldies visiem un ikvienam par atbalstu šī pasākuma organizēšanā un dalībā un klātbūtnē, jo tas tikai parāda, ka ir liela šī te kopiena, kas ir gatava iestāties pret korupciju un darīt daudz, lai mūsu sabiedrība kļūtu arvien godprātīgāka. Un lai jums priecīgs Ziemassvētki!